Es atvainojos. Sveiki, mani sauc Anna. Šai Rimi veikalā jau strādāju 1 mēnesi. Protams, es jums pastāstīšu, kā man šeit gāja. Cilvēki parasti domā, ka mēs nepamanām viņu. Čipsu vieta, es gribu saldējumu. Bet ticiet man, mēs visu redzam. Un es esmu Svetlāna. Rīmi komandai pievienojos uz 2 vasaras mēnešiem. Galvenokārt, lai nopelnītu naudu ceļojumam. Darba pieredze un nostaigāto soļu skaits nāca komplektā. Bet es strādāju Rīmi jau pagājušo gadu, tāpēc, kad parādījies 2 vakances, bija skaidrs, jāizmanto iespēja, turklāt kopā ar draudzene. Ja Sveta ir mana draudzene. Ja man būtu iespēja izvēlēties sev superspēju, es noteikti izvēlētos lidot, lai ātrāk aizsniegtu visas preces plauktā. Bet tas nekas, jo mani draudzīgie kolēģi vienmēr ir gatavi man palīdzēt. Man ikdiena jākārto maize, virtuļi un salāte, bet man vislabāk patīk tāds brīdis, kad vajag drukāt atlaides uz līmes, jo kuram gan nepatīk atlaides, vai ne? Bet mani darba pienākumi ir sakārtot plauktus, izkrāmēt jaunas preces zālē un komplektēt internetu veikala pasūtījumu. Tas ir mans mīļākais darbiņš. Bet ja man būtu superspēja, tad es noteikti izvēlētos kustināt produktus ar savām prātā spējām. Zini, ja man jāizvēlas 3 produkti, tie būtu cepumi, timisūla ar zemenēm un banāniem un saldējums. Anna, kā ar tevi? Man 3. Tad noteikti limonāde, maize un saldējums. Es atvainojos. Kā es jums varu palīdzēt?